Sveiki, draugi! Šodien paskatīsimies tādu ekspresu izlikumu, kādas sekas nesīs tava rīcība. Tad, ja jums ir situācija, kad jūs esat nolēmuši par kaut kādu jautājumu vai kā, jums ir kāda aktuāla lieta, kur jūs gribat tad rīkoties, gribat kaut ko darīt, esat kaut kādu lēmumu pieņēmuši, un ja jums interesē paskatīties, ko kārtas parāda, kādas varētu šeit lietai būt sekas, tad jūs varat izvēlēties kādu no šiem 4 variantiem, tātad 1., 2., 3. un 4. variants, un paskatīties, ko jums kārtas rādīs. Izvēlaties vienu variantu uz savu situāciju un cenšaties viņu tā izvēlēties, vadoties pēc sajūtām, pēc intuīcijas. Tad ceru, ka esat izvēlējušies, un sāksim ar pirmo variantu. Pirmā variantā mums ir zobenu dūzis. Zobenu dūzis, kā gaisa stihijas kārts, runā par to, faktiski par to, kas notiek mūsu galvā, par mūsu domām, par to visu. Līdz ar to es pieļauju, ka jums ir kaut kāda situācija, kur jūs nomāca tas, ka jūs kaut ko varbūt nezināt, un jūs gribat noskaidrot, jūs gribat izrunāt, jūs gribat tikt skaidrībā, ar kaut ko. Uzzināt, kaut ko un saprast. Tāpēc pēc šīs kārtas teikšu, tas jums arī izdosies. Saņemt un noskaidrot un uzzināt to informāciju, kas jums ir bijis svarīga. Šī kārtas, redzat, nerunā vēl par kaut kādu gala rezultātu. Pieņemsim, ja ir jautājums, kad es tagad vēlos atvērt savu biznesu, teiksim, jums tā situācija ir vai kaut kādu savu lietu, Šī kārtas nerunā vēl par gala rezultātu. Šī kārtas runā, ka tas ir impulss, ka tas ir kaut kas jauns, ka tas ir sākums, bet viņi runā, ka jūs kaut ko uzzināsiet, kaut ko noskaidrosiet, Un, attiecīgi, tad izejot no tā, jūs varēsiet tālāk rīkoties. Vēl gan šī kārta arī tādā pozitīvā aspektā runā, ka te var būt kaut kādas jaunas domas, jaunas idejas. Jūs varat nonākt pie kaut kādām tādām jaunām, interesantām, radošām idejām, kaut kāda jauna projekta, kuru jūs varat kaut kā tā ļoti kardināli un tā atrisināt, Kārts vispār runā par to, ka jūs varat spērt tādus izšķirošus soļus. Kas vēl ir jāņem vērā, ka šī kārts ir, tomēr tas ir zobens, un zobens ir diezgan ass, un te var būt situācija, ka, ja te tiešām runa iet par kaut kādu jautājumu skaidrošanu, par kaut kādu runāšanu, kur jums ir ar kādu cilvēku jārunā un jāskaidrojās, tad tāds moments jāņem vērā, ka tā situācija var nonākt līdz kaut kādam tādam diezgan asai viedokļu tādai apmaiņai un pat konfliktam vai strīdam, Un pēc šīs kārtas ir iespējams arī pielikt punktu kaut kam, sadarbībai, attiecībām, situācijai, kas kurām. Tā kā tas ir arī tāds moments, tas tāds variants, kad, bet to jau jūs acīm redzot jūtat, ja tā situācija ir tāda saspringus un tā, tad tiešām var notikt tā, ka šīs te jūsu rīcības rezultātā kaut kam tiek pielikts arī punkts, tas kā variants. Tā. Tas bija mums pirmais variants. Tagad skatīsimies otro variantu. Otrā variantā mums ir 6 pentakļi. Te, kas ir jāņem vērā šajā kārtī, kas ir būtisks tāds aspekts, būtiskākais, kad šeit mēs redzam cilvēku, kur viens ir tāds kā cilvēks, kas stāv, viņam ir nauda, viņam ir tātad resursi, un tie pārējie 2 ir tādi, kuriem nav, un kuriem ir vajadzīgi šie resursi, un kuru tā kā lūdz. Te ir jāsaprot tas, ka šī te jūsu situācija var kaut kādā veidā novest nevienlīdzīgā stāvoklī, un pēc tam būs tas stāsts par to, ka vajag tā kā, atjaunot līdzsvaru, piemēram, vistiešākā veidā te varbūt un par kaut kādu kredītu. Jums to kredītu iedos, ja jūs, teiksim, jums ir jautājums par to, vai kaut kādu naudas, varbūt jūs, šefam tur pielikumu prasat. Jums iedos, jums kaut kādu palīdzību iedos, jūs saņemsiet, bet atkal jums būsiet tā kā, parādā, neparādā, ja jūs paņemat, teiksim, naudas aizdevumu, tad jūs tiešā veidā esat parādā, un jūs esat kaut kādā atkarībā no šīta cilvēka,
Bet principā, ja stāsts ir par to, vai es saņemšu, vai es dabūšu, vai man iedos, tad es teikšu, ka jā, ka principā jā. Bet, protams, jūs izvērtēs pēc, jo redzat, te ir svari. Nu, ja par to pašu, teiksim, kad naudas aizdomiet runa, tad, nu, vai par kaut kādu bonusu, tur pielikumu jūs gribat, ja, tad izvērtēs, kāds jūs esat, vai jūs tur nesat kaut kādiem, jums tur nav parādi bijuši kaut kādi pagātnē, ja, nu, tā, jo šis cilvēks nav arī ar pliku roku ņemams tas, kurš dod, ja, un attiecīgi tad jūs arī saņemsiet. Nu, jā, ja jūs esat tas, kurš dod, nu jā, un tas nevienlīdzības stāsts jau arī ir, bet tiešām, ja jūs dodat, tad cenšaties dot tā, ka, nu, kā saka, lai labā roka nezin, ko kreisā dara. Nu, ja jūs tiešām no sirds varat iedot, tad dodat, jā, tad dodat. Jo šī kārts arī ir par tādu, vai palīdzat, ja te jau nav obligāti par naudu šis stāsts, te var būt runa par vienkārši kaut kādu palīdzību, jo šis cilvēks lūdz palīdzību, un šis cilvēks, nu, dod viņam šo te palīdzību vai kaut kādu atbalstu, jo tas varbūt arī, nu, vienkārši kaut kāds tur, varbūt kaut kādu mums vajag informāciju, ja kaut kādu būtisku, un mēs lūdzam kādam cilvēkam, nu dažādi, ja te jau cik cilvēku, tik variantu. Nu tā. Jā, jo vēl šī kārts arī, protams, runā par labdarību, un tāpēc, nu, ja jūs esat tas, kas dod, nu, tad dodat, ja jūs varat dot ar tādu tīru sirdi, un lai jums nav tā sajūta, ka, vot es iedevu, un tagad, ko viņš man par to dos pretī apmēram, ja? Nu tā, tāds mums bija otrais variants. Tagad skatīsimies trešo variantu. Trešais variants mums ir kausu, tā nav suma. Mums nav suma. Tagad ir. Trešais variants mums ir kausu dūzis. Nu, kausu dūzis runā par... Pirmkārt, lai vai kāds nebūtu jūsu jautājums, kārts saka, jūs saņemsiet. Jo redz, kur uz rokas ir šis te kaus un šī te roka no debesīm, tā kā tāda dieva dāvana, ja mums dod šo te kausu. Tātad kaut kāds prieks, kaut kāda dāvana, gandarījums, ja, balva, nu kaut kas patīkams. Mēs saņemam kaut ko patīkamu. Nu, vai ja mēs dabūjam, varbūt jūs paši, varbūt tas ir kāds pirkums, ko jūs gribat izdarīt. Nu, tas jums būs gandarījums. Jums būs emocionāli tāds patīkams sajūts no tā, ko jūs izdarīsiet. Nu, lai vai kas tas būtu, ja? Kārts runā arī par tādu labu naudas plūsmu, nu, ja tas ir jautājums, ja, par tādu, jo kausi nav tikai emocijas, kausi ir gan emocijas, gan arī tāda runā par tādu labklājību, par naudu. Šī kārts runāt, ka tādas situācijas noved pie tādas labklājības, pie īsāk sakot, patīkamas sajūtas, ja cilvēkam ir pēc šīs te kārts. Tad, nu, arī mīlestība. Ja jautājums ir par to iet vai neiet uz randiņu, tad ejiet, jo tiešām būs patīkami un būs forši. Kā tur tālāk, nu to, protams, pēc vienas kārtas mēs nepateiksim, bet katrā ziņā sākums labs. Ja jums ir kāda konflikta situācija ar kādu cilvēku, tad noteikti varat spērt pirmo soli, varat iet izlīgt, jo cilvēks būs atsaucīgs un nāks jums pretī, un īsāk sakot, jā, galvenais tikai visā šajā arī jums pašam būt tādam, nu, jaukam, atvērtam, sirsnīgam, draudzīgam, un tad jau būs forši. Nu tā, tāds mums trešais variants, un tagad skatāmies ceturto variantu, un te mums ir vecākais arkāns mīlnieki. Nu, te ir stāsts par izvēli. Iespējams, ka jūsu rīcība jau noved pie tā, ka jūs izvēlaties to, ko jūs mīlat. Vai nu tas ir darbs, vai nu tas ir cilvēks, vai nu tas ir hobijs, vai nu tas ir kaut kas konkrēts, kaut kas. Ko izvēle pēc mīlestības, ja, pēc tā, ko es vēlos, kas man patīk, kas man der, ko es gribu, ja, nevis kaut kāda piespiedu kārtā. Ja tas nav par šādām izvēles lietām, ja, tad, nu vēl par izvēli, jā, ja jūs teiksim par kaut kādiem darba tur meklējumiem vai par kaut kādiem tādiem jautājumiem, tas tā jūsu tēma, tad kārts saka, ka jūs darbības rezultāti jums būs iespēja izvēlēties no kaut kā laba, ja, kaut kādas labas izvēles. Nu vēl, ja te varbūt stāsts arī par to, ka kaut kāda izveidojas laba partnerība, ja, kaut kāda laba sadarbība, arī biznesa sadarbība, ja, kaut kādi kopīgi darījumi, kopīgi līgumi, nu īsāk sakot, tāda veiksmīga sadarbība starp cilvēkiem pēc šīs te kārtas. Nu, šāds bija ceturtais izlikums.